Tavs bērns novērties iespējams vismīļāko veidu, kā izmantot mākslīgo intelektu. Tad Google jau laiciņu atpakaļ uztaisiet tādu rīku Storybook saucās, kur tu vari veidot kaut kādus stāstus, varbūt par bērna dienu, varbūt par bērna bailēm, lai viņš viņas pārvarētu. Tad kā to izdarīt? Pavisam vienkārši dodies uz Gemini Google aplikāciju, uzspied Storybook un pieraksti kādu tu stāstu gribi. Pilnībā vienalga, vai tā ir par dēla dzimšanas dienu, par meitas vārdu dienu, par kaut kādu ikdienas stāstu, par kaut kādu jūsu kopīgo ceļojumu, vai, piemēram, kā es par kaut kādu bailes pārvarēšanu, kad kā dēls baidītos no pērkona zibens, un tad pastāsti, ka tā ir dabas parādība, un ka tur nav par ko baidīties, un tad kaut kādā minūtes laikā tu saņem šādu grāmatiņu ar 10 ilustrācijām, arī kur vāks, 10 ilustrācijas, superīga latviešu valoda, šeit var noklausīties, latviski laikam labāk nē, nekādas foršā balss nebūs, bet šādi te tu vari viss ikdienas, svētkus, bailes vai vienalga, ko radoši izdomāt pasaciņu un nelasīt to 1, 2 grāmatas, ko tu lasi katru vakaru. Man liekas diezgan mīļi, un šis tiešām ir mīļākais rīks, ko es pagaidām esmu redzējis.